Par Matīs Karo rezultātu pirmā pasaules čempionāta posmā MX1 klasē to 10. vietu īsti nebija gaidījis. Protams, kā vairāk liku uz 15-nieku, labi, ja 15-nieku. Protams, tā 10. vieta ir ļoti apsveicama un viss tiešām prīmā, jo tā varēja redzēt arī televīzijā, ka trase bija ļoti grūta. Un, protams, tādēļ arī bija gončiki, kas piedzīvoja neveiksmes vai tā kaut ko, bet tādā trasē, protams, jāmāk ir stabili un labi braukt, un to jau kurš katrs nevar izdarīt. Un 10. vieta starp tiem vīriem, tas ir tāds labs atrādīšanās punkts. Un man nāca atmiņā arī tā 10. vieta viņam, un atceros, ka tas bija 2003. gads, kad pats startēja ar divtaktu motociklu Honda 250-nieku, un atceros kā šodien, ka pirmais pasaules čempionāta posms bija tieši tur, Valkensvārdē, Holandē, pa tām pašām smiltīm. Trase gan bija mazliet savādāk, bet es atceros arī, ka otrā braucienā man bija 10. vieta. Es pēdējā aplī apdzinu to japāņu motobraucēju Atsuti. Un pēdējā aplī izrāva to 10. vietu, top labāko 10-niekā, un tādu baigāko gandarījumu, tas viss baigāko prieku finišēja, kad esmu tādā rīktīgā pasaules līmenī starp tiem vīriem. Jā, jo tā 10. vieta jau nav nekāda pastaiga kaut kur. Cerams tikai, ka Matīsam tas viss turpināsies uz priekšu, ka tas tā ies tālāk, jo toreiz man gāja tā, kā bija, jo pēc tās gonkas nākamais posms bija Itālijā, kur guvu ceļgalu traumu lielu un visu sezonu beidzās. Tā smagākā daļa ir no tā visa sporta kā tāda, te tu esi un te tu vairs neesi. Cerams, ka par viņu interesējās jau vairāk komandas vai redz to, un lielāki motokrosa grandi kā tādi firmas un tie, kas būtu gatavi atbalstīt, un tas viss pilnveidotos un iet uz priekšu, jo Matīsam 20 gadi, īstais vecums, it kā uzkrāta pieredze, domāju, pietiekami jau ir, un tā stabilitāte, redz, ka ir abas braucienas jau var finišēt tādā trasē, tādos apstākļos, tā kā, es domāju, viss izdosies, un tā kā mums visiem tiešām jātur īkšķis, lai iet uz priekšu gan viņam, gan visiem citiem Latvijas motogončikiem, kur ņem dalību tur pasaules čempionātā.